Ja jums nav iespējas pašam nobalsot, tad jūs varat izsaukt uz mājām darbiniekus, kuri atnesīs vēlēšanu urnu. Jā. Varēsiet to visu nokārtot. Es saprotu, ka ir tālruņi, pa kuriem vajag zvanīt un pieteikt. Jautā cilvēki, ko darīt ar liekiem konvertiem, liekiem biļeteniem, saplēst Vita raksta ļoti pareizi, jo saplēšot, viņi nekādā gadījumā nevar tikt izmantoti vēlreiz. Ja pēkšņi jums rodas aizdoms, ka kāds viņus gribētu tur vēl kaut ko ielikt, tad, lai jums pašiem ir droša sirds, saplēsiet, izmetiet miskastē, vai paņemiet uz mājām, tur uzzīmēt kaut ko vai uzrakstīt. Paņemiet uz mājām, ir īpaši tiem, kam ir mazi bērni. Es no prakses zinu, ka maziem bērniem ļoti patīk šīs lapiņas, tāpēc, ka kaut ko var tur pierakstīt, kaut kādu ķeksīti ievilkt un tam līdzīgi. Viņiem tas ir, vismaz man meitas ļoti atzinīgi un vienmēr teica, tā kā es piedalījos komisijā, jaunākā meita teica, tēt, neaizmirst man tās lapiņas atnest uz mājām. Cik mīļi. Jā. Jā, Silvija, tā ķēpa lapiņām. Jā, tieši tā ķēpa lapiņas.